var saņemt jebkurš mūsu skolas skolēns vai skolniece par to, lai ar visiem, ja viņš ar visiem, vai viņš vai viņa ar visiem saviem darbiem ir pierādījusi, ka viņa vai viņš ir īsta Latvijas valsts patriote. Ka, jūs saprotat, tas ietver ļoti daudz. Un tāpēc man liekas, Normund, es tiešām rēģināju, ka tas jau ir 5. gads, kad tu šo balvu pasniedz. Un tagad es dodu vārdu Normundam Kraftam. Labdien, tautieši! Sveiciens visiem svētkos! Man liekas, ka visi šeit, kas ir sanākuši, visi patrioti, un visiem varbūt pienāktos tā balva, dziedāja himnu, un tur bija tie vārdi, ka mēs Dieviņam izlūdzamies, lai mums tur laimē diet mūsu Latvijā. Un novēl visiem atcerēties par laimi, mazajiem, ka viņi izvēlās par ko mācīties, lielajiem, kad viņi domā, ko darīt, ko strādāt, novēl vienmēr padomāt par laimi, lai viņi būtu laimīgi, jo cilvēks, kurš ir laimīgs, viņš vienmēr ir arī bagāts, bet otrādi dažreiz tā nav. Ļoti daudz bagāti cilvēki ir ļoti nelaimīgi, tāpēc visi būsim laimīgi. Un otra lieta, Īris jau ierunājās par tām aktualitātēm, kas notiek Parīzē. Gribu atgādināt, ka mums ir demokrātija, tā skaitās mūsu rietumvērtība. Tad arī izmantosim demokrātiju un liksim skaidri saprast mūsu valdībai, ka mēs šeit savā zemē nevēlamies vairāk citautiešu. Mums ir visvairāk citautiešu procentuāli, kā jebkurā citā Eiropas valstī. Mēs vairāk nevēlamies uzņemt te nevienu pašu. Ja runa ir par solidaritāti, mēs esam gatavi varbūt maksāt kādu naudu, lai izveido bēgļu nometnes tuvāk tām valstīm, no kurienes nāk šie kara vai ekonomiskie bēgļi. Bet Latvijā mēs gribam laimēt diet, mēs negribam te, lai jābaidās, ka mūsu bērnus var uzspridzināt kāds satrakojies, kādas lielas reliģijas pārstāvs. Bet šodien ir svētku diena, būsim priecīgi, būsim laimīgi. Paldies jums!